Pieņemam to, ka S&P 500 uzņēmumu peļņa paliek nemainīgā līmenī, bet mēs nonākot pie šī vēsturiski vidējā pieņemsim 15, jeb mediānas, un pareizinot ar šodienas peļņu, mēs nonākam pie akciju indeksa līmeņa 2640. Šobrīd mēs esam gandrīz 4200. Tas nozīmē, mīnus trešdaļa. Bet te vēl netiek runāts par to, ka ir iespējams arī pašas peļņas kritums. Jā. Tad to sasumējot kopā, kaut kāds 2000 līmenis arī nav nemaz tik nereāls. Jā. Un, protams, ka tādā kontekstā paskatoties 30 vai 50% kritums no šodienas līmeņiem, tas būs dramatiski. Viss kaut kas riņķī apkārt kritīs, visādas satricinājumus finanšu tirgos redzēsim. Mēs redzēsim ļoti straujas procentu likmu maiņas, centrālo banku pumpēšanas, un tas moments būs tiešām grūts, ja viņš tāds atnāks.